Sestdien 26. aprīlī Lielā talka noris visā Latvijā. Cesvainas novadā Lielajā talkā apkārtnes sakopšana jau rit pilnā sparā. Skolēni un skolotāji jau uzposuši Cesvainas pils parka celiņus un pils īpašnieka Ādolfa fon Vulfa kapa vietu. Lielajā talkas dienā Cesvainas novada domas darbinieki talko Grašos. Grašu pils īpašniekam baronam fon Kalenam šeit atrodas dzimtas kapi, uz kuriem ved 150 gadus veca ozola aleja. Domas darbinieki sakops kapiem pieguļošo pļaviņu. Talkai pieteikušās arī atsevišķas pilsētas ielas, kuras ir nodrošināts ar atkritumu maisiem. Šogad pavasaris iestājās agri, tāpēc lielākā daļa pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji jau ir sakopuši pieguļošās teritorijas. Cesvainas novada domas labiekārtošanas nodaļa rūpējas par pilsētas un novada apkārtni ne tikai izsludinātajā Lielajā talkas dienā, bet arī ikdienā. Te ik vienā gada laikā redzēsiet sakoptu novadu, vai tās būtu atrētnīšu dobas agrā pavasarī vai peoniju ziedi vasarā. Arī Tukuma novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties apkārtnes sakopšanā. Talkas galvenais mērķis, lai Latvija 2018. gadā ir tīrākā valsts pasaulē. Tukuma pilsētas izglītības iestādes sakops Pauzeru pļavu un Kalnu kapu apkārtni un teritoriju ap dzelzceļu pie Lielās ielas. Tukuma iedzīvotāji un iestādes sakop Zemītes ielu teritoriju pie Durbes pils un pie Slocenes upes dzelzceļa malu un Alīnas ielu. Talcinieki tiek aicināti arī Tukuma pagastos. Sakņdārzu lietotāji tiek aicināti sakopt sakņdārzus un to apkārtni. Laustiķu sakņdārzu masīvā jau ir novietoti konteineri. Konteinerā nedrīkst mest zarus un lapas, kā arī bīstamos atkritumus. Šīferi jānovieto pie konteineriem. Lielajā talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus. Stādīt kopus, radīt brīnišķīgas puķu dobas, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltus. Dzīvosim skaisti, lai prieks tev pašam un pārējiem. Katru gadu Lielā talka Garkalnes novadā ir īpašs notikums, kam novada iedzīvotāji pieiet ar lielu atbildību un entuziasmu. Arī šis gads nav izņēmums, kad aktivitātes maksimāli ir pieskaņotas Lielās talkas sauklim un, lai neieslīgt rutīnā, ir paredzēts nedaudz atšķirīgā veidolā. Šogad Garkalnes novada Lielās talkas devīze ir tīra jūra sākas tavā vannas istabā. Novada iedzīvotāji aicināti ikdienā izvēlēties kopšanas līdzekļus no dabīgiem materiāliem, kas nerada kaitējumu videi. Es gribētu aicināt Garkalnes novada iedzīvotājus un ne tikai Garkalnes novada iedzīvotājus piedalīties šajos talkas pasākumos, tāpēc, ka Latvijas meži mūs sauc, lai mēs viņiem ietu palīgā. Es gribu izteikt lielu fuju visiem dabas piemēslotājiem un izteikt brīdinājumu, ka bārda viņus novēro. Garkalnes novada iedzīvotājiem uzradies pašiem savs kārtības sargs, ar pamatīgu un sirmu bārdu noaugušais Ilgvars Knostenbergs, jeb Bārda. Bārda ir diezgan populāra un atpazīstama personība. Viņš ir ilgadējs Garkalnes novada iedzīvotājs. Bārda Garkalnes novadā tika atzīts kā 2013. gada cilvēks, novada varonis, Langstiņa šerifs. Un kāda viņam saistība ar mežiem. Proti, viņš mīl mežus, un viņš uz mežiem iet ogās, sēnēs, un viņam ļoti patīk garas pastaigas uz mežiem, un viņam ļoti rūp, lai mežā būtu kārtība. Beķers tu mežiņā. Es esmu šerifs. Beķers tu ezerā. Es esmu šerifs. Neķersi tu pilsētā. Bet dziesma tāpēc, ka es novēroju dabā vienu otru cūcību, kura rodas tur dēļ vienu otru plānprātiņu, kas atstāja savas privātās mantas mežā, nevis, teiksim, tam piemērotajās vietās. Mēs staigājot pa šito te mežu, teiksim, ja? Jā. Bet šī ievērojusies, ka no Rīgas viss izved savus mēslus, izgāž mums degunā. Tā ir ar visām lietām, jā. Iebrauc mežā mašīnu, viņiem jāizved kaut kur it kā mēslus izgāstuvē. Nē, viņš atved viņu te pie Rīgas mežā, lai nebūtu tālu nekur jāved, un iegāž tur, laikam naudu jāmaksā. Jā. Kad tos mēslus izgāstuvē. Neķers tu pieturā. Es esmu šerifs.
Neķers tu pusiņā. Es esmu šerifs. Pēc Lielās Talkas kultūras centrā Berģi notiks tradicionālā latviešu tautas zaļumballe. Ir paredzēts arī balvas talciniekiem. Sīkāka informācija par talku mūsu novadā būs pieejama mūsu mājaslapā gārkalna.lv, kur atsevišķā sadaļā būs redzamas šīs talkas aktivitātes. Aicinu visus pieteikties, kā parasti tiks sagādāta maise, būs arī siltās pusdienas. Un būs arī atkrituma izvešana. Tādēļ aicinu tiešām pieteikt šīs talkas vietas, lai mūsu komunāls servis spētu nodrošināt šo atkritumu izvešanu un paredzēt, lai tas viss notiek raiti un secīgi, lai nepaliks šeit visi savāktie atkritumi mētājoties vēl kādu ilgāku laiku. Tiešām ceru uz jūsu atsaucību un vēlreiz atgādinu, ka Tīra Baltijas jūra sākās tavā vannas istabā. Līdz ar to padomājiet arī par tavu sadzīves ķīmiju, ko jūs lietojat ikdienā. Es gribētu jums, mani mīļie, Latvijas iedzīvotāji, teikt tādu svarīgu lietu. Sakopt dabu un sakopt nekārtības ir ļoti labi, bet tomēr vajag atcerēties ļoti nopietnu un ļoti svarīgu lietu. Uzturēt mūsu dabas bagātības kārtībā, lai mums pēc kāda laika neizskatās tā kā Indijā. Neķers pilsētā. Es tevi vēroju.